Labdien! Vēlētos pateikties konferences organizatoriem par to, ka ielūdzāt mani piedalīties šajā pasākumā. Savā prezentācijā es vēlētos pievērst uzmanību tam, cik nozīmīgi ir aizsargāt mantojumu konflikta zonās kara laikā. Šeit nav runa tikai par to, ka mēs aizsargājam kādu fizisku objektu, bet par to, ka mēs aizsargājam tautas, vēsturu un identitāti. Un vēlētos arī pastāstīt par Zilā vairoga organizācijas centieniem mantojuma aizsardzībā. Zilā vairoga organizācijas, ar citu, arī tika izveidot Francijā, kā Blue Shield International organizācija, un mūsu uzdevums bija aizsargāt mantojumu tieši bruņot konfliktu, bet ne tikai apstākļos, arī kādu citu katastrofu laikā. Un visvairāk, protams, uzmanības tiek pievērsts tam, kā mēs varam aizsargāt mūsu kultūras vērtības karā. Un šeit ļoti svarīgi pieminēt arī daudzpusējo vienošanos par to, lai aizsargātu kultūras mantojumu. Un te tika izveidot arī īpaša šī zilā vairoga emblēma, kas tiek izmantot, lai apzīmētu tos objektus, kuri būtu īpaši aizsargājami pret uzbrukumiem un militārā kontekstā. Kultūras mantojums neiet bojā tikai nejauši kāda konflikta gadījumā. Bieži vien tas tiek iznīcināts arī apzināti. Un Hāgas konvencija ir tomēr jārespektē. Piemēram, ja mēs skatāmies uz Dienvidslāvijas reģiona karu, arī tieši šis karš bija tas, kurš arī motivēja šos zilā vairoga organizācijas attīstību. Un mūsu šīs organizācijas mērķis ir gan būt kā padomdevējam tieši mantojuma aizsardzības procesos. Bet, ja mēs paskatāmies tieši uz Zilā vairoga Francijas organizāciju, tad tā tika dibināta 2001. gadā, un šeit īpaši uzmanība tiek pievērsta riska kultūras izveidē gan sabiedriskā publiskā līmenī, gan arī privātā līmenī. Un šeit tiek pievērsta uzmanība tam, kā mēs varam pievērsties arī mantojuma aizsardzībai dažādos reaģēšanas plānos, katastrofu pārvarēšanas plānos un līdzīgos rīcības plānos. Jau daudz gadu garumā Francijas zilā vairoga organizācija ir strādājusi cieša sadarbībā ar Francijas armijas mantojuma delegāciju. Tieši 24. 25. gadā tika izveidot īpaša apmācību programma mantojuma aizsardzībai militārā kontekstā. Šeit var redzēt tos pasākumus, kas notiek šīs apmācību programmas ietvaros. Te redzam, ka ir pasākumi, kas veltīti arī civil-militārajai sadarbībai, kultūras vērtību aizsardzībai un par to, kā var nodrošināt evakuāciju ārkārtas gadījumā un kā var izmantot dažādas jaunās tehnoloģijas, lai aizsargātu mantojumu objektus bruņot konflikta zonās. Tāpat piedalāmies arī starp ministru līmeņa semināros, ko organizē kultūras ministrija, iesaistot arī bruņoto spēku ministriju, iekšlietu ministriju, ārlietu ministriju, kas notika arī, lai pieminētu Hāgas konvencijas jubileju. Tāpat mūsu studentiem tiek nodrošināts mācības, lai izglītotu par mantojuma aizsardzību kara apstākļos un konfliktu zonās.
pieejams arī metodoloģisks mācību materiāls, vadlīnijas, un tiek organizēti arī praktiski uzdevumi un mācības. Vēl viena nozīmīga Francijas zilā vairoga organizācijas darba daļa ir aprīkojuma nosūtīšana uz konfliktu zonām. Tiek veikti dažādi koordinācijas pasākumi, lai nodrošinātu nepieciešamo aprīkojumu Ukrainas muzejiem un palīdzētu aizsargāt muzeja krājumus un evakuēt vai pārvietot tos. Zilā vairogā organizācijas darbs dažādās konfliktu zonās ir izšķiroši svarīgs, lai palīdzētu saglabāt pasaules mantojumu. Un tas, cik daudz aprīkojuma tiek nosūtīts uz Ukrainu, apliecina to, cik lielu nozīmi mēs piešķiram šī mantojuma aizsardzībai un cik liela loma ir mantojumam iedzīvotāju ieskatā. – 2023. gadā mēs aicinājām sūtīt atbalsta līdzekļus uz Sīriju pēc lielās zemestrīces Sīrijā. Un norganizējām arī transportu, bet tas bija ļoti sarežģīti, jo bija dažādi starptautiskie ierobežojumi, embargo, kas ļoti apgrūtināja šo darbu. Tāpat arī Francijā bija ekonomiski diezgan slikta situācija vai pat krīze. Un līdz ar to bija iespējams nogādāt tikai pašu minimālo aprīkojumu. Tāpat vēlāk jau atkal sākās šis konflikts Gazā un uzmanība tika pievērsta citām kardarbības zonām un tad atkal pievērsām uzmanību citiem notikumiem. Bet šeit ir īpaši svarīgi iesaistīt arī NVO un apvienot resursus, lai palīdzētu mantojumam šajās teritorijās. Bieži vien mēs piemirstam par vietējo iedzīvotāju noturības spēju, taču tai var būt ļoti liela nozīme cīņā par atmiņas saglabāšanu. Un jo īpaši svarīgi tas ir tādās vietās, kā Sīrijā vai Ukrainā, jo šeit īpaši izceļas iedzīvotāju noturības spēja. Iedzīvotāji šajās teritorijās ne tikai reaģē uz notiekošo, bet pat proaktīvi aizsargā kultūras vērtības. Kultūras mantojums nav tikai kādu priekšmetu kolekcija. Tas ir mūsu identitātes simbols, kas saista mūs ar pagātni un dod cerību arī nākotnē. Aizsargājot mantojumu, kopiena aizstāv arī savas tiesības uz eksistenci un atvieglo pēc tam atjaunošanos pēc konflikta beigām. Sadarbībā ar uzņēmumiem mēs esam arī sagatavojuši dokumentālu filmu Sirjakas zvērsts, un šajā filmā tiek pievērsta uzmanība par muzejam Sīrijas konflikta apstākļos, un filma seko darbiniekiem, studentiem, cilvēkiem, kuri saskars ar milzīgiem izaicinājumiem, cenšoties aizsargāt muzeja krājumus un vērtības. Šī filma ir kā oda šo cilvēku drosmei un apņēmībai aizsargāt šos objektus un šīs vērtības, lai aizstāvētu savu mantojumu. Un šai filmā mēs arī pieminam vienu no varoņiem, kurš gāja bojā, viņu noslapkavoja. Un šī filma tika izrādīta gan Parīzē, gan Tulūzā, gan Montpellier. Un ļoti ceru, ka šī filma varētu tikt parādīta arī citur. Jo šī filma ir ļoti nozīmīga, parādot par to, kā cilvēki cīnās par mantojuma aizsardzību un saglabāšanu kara laikā.
un par to, kā sabiedrība, kā plašāk sabiedrība var iesaistīties un palīdzēt mantojuma aizsardzībā. Un līdz ar to šeit Zilā vairoga organizācija arī strādā kā izglītotājs un kā izpratnes veicinātājs, pievēršot uzmanību šiem cilvēku pūliņiem, bet arī piedāvājot dažādus specifiskus reālus soļus vai rīkus, kā var palīdzēt stiprināt kultūras vērtību aizsardzību, bet arī vienlaikus palīdzēt cilvēkiem stiprināt noturību un izturēt šādos grūtos apstākļos. Paldies!